Sveiki! Šajā video pastāstīšu par atvilkņu ievietošanu korpusā. Tātad man ir uzzīmēts skapītis, kas mums atkal ir jādara. Mums ir jāsadala fasāde. Fasādi mēs pirms dalīšanas izvēlamies fasādes biezumu, izvēlamies fasādes materiālu un sadalām fasādi. Šoreiz es dalīšu šādi divas daļas un viena daļa. Un spiežam iesniegt. Lūk, mums fasāde ir sadalīta. Nākamais, ko mēs darām, mēs pievienojam vadotnes. Tātad mums būs atvilkne un atvērsies loks ar informāciju par to, ka mums ir jāpārbauda, vai ir pareizais materiāls fasādes svaram. Tātad šoreiz liksim momento vadotnes un bez galerijas. Tātad mums garums būs vadotnē 500 mm. Liksim viņas ar eiroskrūvēm un šeit tagad ir atvilknes augstums. Šeit mums rādās minimālais, maksimālais izmērs atvilknes sānam. Tātad, lai nebūtu pa maksimumu, liksim šādu izmēru. Paneļi būs no 16. materiāla. Pamatne arī būs no 16. materiāla. Padziļinājums ir šis izmērs, tas mums būs 12 mm. Lūk, kustību tehnoloģiju uzliksim tipam Blue Motion. Ņemsim L3 mehānismu, kurš būs mūsu atvilknei. Sinhronizēšana vienmēr lai furnitūra strādātu precīzi. Spiežam turpināt. Sānu stabilizētāju mums nevajadzēs. Šablonu, ja mums tāds ir, jau mēs spiežam nē. Un uz rezultātu. Programma parāda, kādas furnitūras mums ir nepieciešamas un spiežam iesniegt. Atvilkne tiek ievietota mūsu korpusā, tur viss ir kārtībā. Ko mēs atkal varam darīt? Mēs varam kopēt šo atvilkni arī nākamajā mūsu pozīcijā. Programma to pārbauda, vai arī tur viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Lūk, augšā mēs redzam, ka ir mazāk vietas, bet skatīsimies, ko programma ar to darīs. Lūk, mums atverās loks un lauks, kurā ir jānorāda mums šobrīd pieejamā vieta. Tātad mēs izvēlamies šādi, pārējos iestatījumus nemainam un spiežam iesniegt. Lūk, mūsu atvilknes ir ievietotas. Ko vēl mēs ar šo varējām izdarīt? Mēs varējām uztaisīt sagatavi mūsu atvilknei. Tātad mums ir sagatave, šo mēs nākamreiz varēsim vienkārši ievietot mūsu skapītī, neizvēlotos citus parametrus. Par atvilknēm tas ir viss. Nākamais video par virām.